Aizmirstiet par to, kas notika Venecuēlā. Salīdzinot ar to, kas šobrīd notiek Irānā, Venecuēlā tas ir pupu mizas. Kamēr mēs te Latvijā diskutējam par to, pareizi tas bija, nepareizi tas bija 3 stundās nomainīt tur varu, Irāna šobrīd piedzīvo dziļāko un ilgstošāko ekonomisko krīzi savā modernajā vēsturē. Cik dziļa tā krīze? 2 skaitļi. Oktobrī inflācija bija 1 mēneša ietvaros 50% gandrīz vai. Decembrī vēl 42%. Kā pēc dažādiem datiem šobrīd Irānā zem nabadzības sliekšņa dzīvo kaut kur 27–50%. Kāpēc tas ir svarīgi? Atcerieties, kā bija tas arābu pavasaris un kā krita vara Sīrijā, ar ko tas beidzās ar to visu bēgļu vilni un visu to tuvo austrumi. Viņi tā bija diezgan nestabili. Irāna tas ir 5 reizes, 10 reizes nopietnāk nekā kaut kāda Sīrija. Jo, piemēram, salīdzinot to pašu Irāku, Irāna ir 4 reizes lielāka teritorijas ziņā valsts, kurā dzīvo vairāk kā 90 miljoni cilvēku. Nedomājieties, ja vara kritīs Irānā, tas mainīs visu to, kas notiek tuvajos austrumos. Tas mainīs to, kas notiek Sīrijā, mainīsies to, kas notiek Jemenā, visos Emirātos. Tas ietekmēs naftas cenas, ietekmēs gāzes cenas un iespējams var rasties arī jauns bēgļu vilnis. Un atgriežoties pie tiem skaitļiem, visu šī ietvarā cilvēki Irānā izgāja ielās. Tas sākās no mazām mazpilsētām pierobežā, un tagad tas jau viss ir Teheranā. Ir vairāk kā 100 cilvēku jau ir nogalināti, kaut kādi tur 1000 cilvēku ir apcietināti. Kad krīt tādas varas, nav zināms, kas būs beigās. Varbūt būs kaut kas labāks. Varbūt tas atkal panesīs aiz sevīm vēl jaunu un citu konfliktu vilni, kur mēs iespējams varam pat sajust tepat Latvijā.